Sveiki visiem, man sauc Kristaps Auzāns, šogad es kandidēju uz gada studentu, ja tā nominācija saucās. Ko es daru mazliet par sevi? Es varu 2 debešu klubus, augstskolē un vidusskolniekiem, nodarbojos ar teātra sportu, dodos aktīvi spēlēt florbolu, pagājuši, gan man izdevās iekļūt skolas komandā, šogad ēdīšu mazāk bulks un vairāk skriešu arī varbūt izdosies. Vēl es rakstu visāds rakstus Vēncas balsī. Brīvā laikā es nodarbojos to, kas kaut ko pamācos. Kāpēc iekļauju gada studentu? Droši vien tāpēc, ka mums izdevās kopā ar man lielisko komandu, cer vēlāk runās. Izdevās iekļūt TV spēlēm, parādīt sev no labākās puses, jo mēs brīnumainā kārtā arī uzvarējām un parādījām, ka Ventspils augstskolas studenti nav nekādi mīkstie. Ko tas mums devis? Mums tas devis ir daudz prieka par to, ka mēs to varam izdarīt. Mēs esam spēcīgi, mēs esam gudri, mēs esam forši, un mēs arī parādījuši esam savu augstskolu tieši tā, ka pozitīvs piemērs kaut vai no manas bijušās skolas, ka man draugos atraksta cilvēku, prasa, kā jums Ventspilī tik forši, tik labi un tik interesanti. Saka, jā, nav nevainas, tomēr ir mīnusi un ir plusi, bet ir vērts šeit studēt, un tas arī lielākais pluss, ka pašiem ir izdevies sev apzināt un tā tālāk. Kādam ir jābūt, manuprāt, gada studentam, kuram ir jābūt ne tikai smaidīgam, ne tikai priecīgam, bet viņam ir jāizdara kaut kas tāds, ko atcerēties priekš seviem, kaut kas priekš citiem, kaut kas interesants un oriģināls. Tas arī būtu viss par sevi stāstot īsumā. Kristaps. Viņš, manuprāt, tiešām ir pelnījis būt gada students, tieši tāpēc viņš nav ne tikai students, bet viņš arī visādā citādā ziņā ļoti aktīvs, jo Kristaps, manuprāt, ir viens no cilvēkiem, kurš var paspēt visu. Viņš var pa dienu citīgi mācīties vai strādāt. Pēcpusdienā, kā viņš pats teica, viņš var vadīt debates. Vakarā viņš vēl aizies uz florbolu treniņu un paspēs mums vēl ciemos uzņemt pēc tam. Viņš vienā brīdī nesūdzēsies, ka viņš ir nogurs vai kaut ko nevarētu paspēt. Kristaps vēl ir arī ļoti, viņam ir labs plānotājs spējas, jo tad, kad mēs piedalījāmies arī tajā vipā, mums nevienā brīdī nebija ar Jānu vispār jādomā, kad mēs būsim, kur ne viņš bija izdomājis, kad mēs brauksim ekskursijā, kad mēs atpūtīsimies, kad mēs nostīsimies hokeju, un jā, visam tam vīrs televīzijas raidījums, mēs jau lēmījām naudu, lai būtu par ko to visu to samaksāt. Un vēl arī popularizēt augstskolu. Es Kristapiem laikam padīju mazliet pirms augstskolas, un kā viņš pat teica, ir tā kā vada šeit debatas, tad pirms kaut kādiem 5-6 gadiem, varbūt agrāk neatceros. Es mācīju viņam tās debatas vienu vasaru, un jau tad Kristaps izcēlās, un bija tāds skolnieks, kurš tā kā gudrāks un, teiksim, labāks arī par citiem. Un tagad viņš ir, teiksim, tā uzlabojis savas spējas, gan mācīties, gan plānot, gan izklaidēties, gan arī palīdzēt citiem cilvēkiem, viņš arī dažreiz palīdz skolā kādu pasākumus noorganizēt, kas ir sabiedrisks aktīvs forši priekšādā. Un tas nav ne tikai debats, arī tagad erudīcijas spēles, erudīcijas turnīrs priekš vidusskolniekiem būs tūliņ pēc pāris nedēļām laikam. Un par to savu darbību, kas nav, teiksim, pasākumu organizēšana, bet vairāk tā kā citu studentu un skolnieku prāta spēja attīstīšana, es domāju, ka viņš ir pelnījis gada studentā. Nauri? Jā, es gribēju piekrist to, ka Kristaps vienmēr ir sagatavojis, piemēram, uz eksāmeniem, tad, kad bija, es atceros visu beigt tur stresā bibliotēkā sēžam, nezinām, ko darīt, Kristaps paņēmis ir no grāmatas ārā uzdevumus, pats saliek savus skaitļus, pats savus aprēķinus veids un sadod citiem, lai pildu, un tā viņš mūs uztrenēja īstenībā. To arī viņam lielais paldies ir, jo tur ir labs atzīmes beigās. Viņam ir patīk šito darīt. Jā. Viņš jau mums arī dod man tās grāmatas, tās jautājumus, jā. Viņš rūpēs, viņam arī draugi būtu izglītot un inteliģenti. Jā, viņš arī, cik es sapratu, tad viņš taisa tagad galda spēli saistībā ar, tur visādiem loģikas uzdevumiem, un tad tā arī varētu būt ļoti interesanti, jo tas viņam padodas tiešām loģika un tā argumentētā runāšana un vispār, Kristaps ļoti labs draugs. Tas ir viennozīmīgi, jā. Jā, noteikti. Viņš arī piedalās visos studentu padomus pasākumos, man liekas, pilnīgi visos cūku turnīrs, novas turnīrs, zola, nakts orientēšanās, jo visur vienmēr ir kāds pasākums, zinu, droši jautāt Kristapam, viņš pievienosies, viņš vienmēr teiks jā.